Tā, esiet sveicināti. Mēs šodien turpinām runāt par valsti, par kuru mēs pagājušajā reizē vienojāmies par tās parametriem, kas tāds ir un ko mēs politikas zinātnē saprotam ar valsti. Atšķirībā no jurisprudences, atšķirībā no vēstures, atšķirībā no citām zinātnēm, kas nodarbojas ar valsti. Tad ko tad mēs īsti saprotam ar valsti politikas zinātnē? Ja? Tad lūk, mēs pabeidzām laikam runāt par jēdzienu suverenitāti. Bija tāda lieta? Mēs izrunājām visu, kas ar to saistās. Par iekšējo ārējo suverenitāti. Nu tad ir viss kārtībā, jā, tad mēs varam doties uz priekšu. Tad lūk, jau mēs šodien tikuši daudz maz skaidrībā ar suverenitāti. Mēs pietuvojamies vienam citam jēdzienam, proti politiskā režīma jēdzienam. Politiskā režīma jēdziens dažādās valodās izklausās diezgan dažādi. Es zinu, ka, piemēram, krievu valodā jēdziens politiskais režim, vai ne, izklausās uzreiz kaut kas slikts un autoritārs. Piemēram, savulaik, tad, kad Vladimirs Vladimirovičs Puķins tika konfliktējis ar Gruziju 2008. gadā, tad Puķins teica, ka redz, kā rietumu organizācijas arī esot atzinušas, ka Sākašvili režīms Gruzijā nav demokrātisks, tāpēc, ka viņas esot viņu nosaukušas par Sākašvili režīmu. Tad, lūk, režīms politika zinātnē nav nekas slikts. Mēs reizēm runājam par režīmu lielākoties attiecībā uz dažādiem autoritāriem režīmiem. Ja, tā kā mēs sakam, nezinu, tur Lukašenko režīms vai Pola Pota režīms vai Pinocheta režīms vai kaut kas tam līdzīgs. Tā mēs reizēm lietojam un tam vārdam pašam par sevi tādā ikdienas preses leksikā patiesībā nav diezko laba skaņa, bet politikas zinātnē tas tiek lietots kā neitrāls apzīmējums. Un tas nozīmē, stingri ņemot veidu, kā tad šajā konkrētajā valstī, ja, modernā valstī tādu, kādu mēs viņu iepazinām pagājušajā reizē, funkcionē šīs politiskās institūcijas, kādā veidā tiek organizēta šī politiskās varas īstenošana, kādā veidā tā tiek veidota. Ja? Citiem vārdiem sakot, ja mēs pagājušajā reizē parunājāmies par valsti kā tādu, tad šodien mēs paskatīsimies par to, kā tad tās valstis tiek iekšēji organizētas no politikas viedokļa. Ja? Šajā ziņā pastāv pasaulē vesela virkne ar dažādiem režīmu veidiem. Tas, kā saka, visplašāk izplatītākais režīmu nošķīrums mūsdienu pasaulē, protams, ir nošķīrums starp demokrātiskiem un nedemokrātiskiem režīmiem, bet ir skaidrs, ka tie režīmi, kurus mēs nosacīt varam uzskatīt par nedemokrātiskiem, arī ir salīdzinoši dažādi. Viņi nav visi vienādi, tā lai viņus visus varētu samest iekšā kaut kādā vienā lielā kaudzē. Ja? Tieši tādēļ politikas zinātnes ir nodarbojušās ar dažādu politisko režīmu veidu klasifikāciju. Vispopulārākais politisko režīmu veidu klasifikācijas katalogs pieder Aristotelim, bet pie tā mēs vēl nonāksim. Tad no sākuma sapratīsim to, ko tad tas politiskā režīma jēdziens pats par sevi nozīmē. Politiskais režīms nozīmē, stingri ņemot, 4 tādas fundamentālas lietas, ja, kuras tad tādā vai citādā veidā atspoguļo to, kā konkrētajā valstī tiek organizēta politiskā dzīve. Pirmkārt, pārvaldes struktūra un pilsoņu mijiedarbības institucionālais aspekts. Par to, kas ir institūcijas, par to mēs runājām, proti šie spēles noteikumi. Institūcijas var būt formāls un rakstīts tāds, kā mēs pazīstam, piemēram, pēc tā, ko jūs esat gatavojušies uz testu un kārtosiet par Latvijas satversmi, ja, kur ir rakstīts, ka Latvijā ir jābūt parlamentam, jeb Saeimai, Latvijā ir jābūt ministru kabinetam un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Bet institūcijas var būt arī
nerakstīts un neformāls. Kā mēs to zinām, ļoti bieži dažādās valstīs lielu lomu politikā spēlē tādas institūcijas, kuras nekur nav pierakstīts. Piemēram, jūs droši vien būsiet dzirdējuši gan attiecībā uz Latviju, varbūt kādreiz, bet īpaši attiecībā uz dažām mūsu kaimiņu valstīm, kā šāda te oligarhu ietekmi politikā, proti cilvēki, kuri īstenībā paši nespēlē oficiāli politisku lomu, toties tādā vai citādā veidā, caur partijām, caur medijiem, caur dažādiem citām lobby organizācijām, ietekmē politiskos lēmumus. Šāda oligarha arī ir institūcija. Ja? Tajā ziņā, ka tādā vai citādā valstī šī institūcija var spēlēt diezgan lielu lomu politikā. Klasisks piemērs ir, protams, valsts, par kuru mēs pēdējā laikā intensīvi turam īkšķus, proti Ukraina, vai ne? Kur mēs tīri labi zinām, ka šī oligarhu ietekme politikā vēsturiski bijusi ārkārtīgi liela, daudz lielāka nekā mēs jebkad Latvijā to būtu varētu iedomāties. Ja? Arī tā ir institūcija. Ja? Proti, nevajag ar institūcijām saprast tikai tās rakstītās institūcijas, bet ar institūcijām ir jāsaprot arī šādas te ikdienā pastāvošas sadarbības struktūras, sadarbības noteikumi, kuri nav nekur pierakstīti, bet vienalga spēlē diezgan lielu lomu. Ja? Otrām kārtām, iedzīvotāju politiskās līdzdalības pakāpe un formas, viņa iekļautība valsts lēmumu pieņemšanas procesā. Tas ir jautājums par to, cik tā nosacīti politizēta ir konkrētā sabiedrība. Mēs zinām, ka dažādas sabiedrības mēdz būt dažādos līmeņos politizētas. Tajā ziņā, ka cilvēki ir ļoti iesaistīti politikā, viņi nemitīgi seko līdzi un, piemēram, valsts cenšas viņus kaut kādā veidā iekļaut dažādās režīmam lojālās organizācijās, informēt, apstrādāt ideoloģiski un tā tālāk. Ja? Tā ir, viens no šādiem iedzīvotāju līdzdalības pakāpes veidiem. Protams, mēs runājam arī par demokrātisku līdzdalību, proti ar tādu līdzdalību, kurā cilvēki brīvprātīgi iesaistās politikā, kā jūs to droši vien darīsiet paši šo sestdienu gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Bet ne jau visa līdzdalība, ne jau visa iesaistīšanās politikā ir automātiski tikai tādēļ vien demokrātiski. Ja mēs tā padomājam, Ziemeļkoreja. Esat noteikti šo un to redzējuši no Ziemeļkorejas. Ko? Ir tāda lieta. Tur arī cilvēki ļoti iesaistīti politikā. Viņi tur no rīta sāk rīt ar to, ka viņi visi, tā teikt, vietējo partijas līderu vadībā sanāk pilsētas galvenajā laukumā un taisa rīta rosmi. Zināt? Ja? Tā ir arī sava veida politiskā līdzdalība. Tā nav, protams, demokrātiska politiska līdzdalība, bet tas cilvēks ir nemitīgi iekļauts. Ja? Viņš ir arī tiek politizēts ļoti lielā mērā. Ja? Tieši tāpēc viens no politiska režīma pamatrakstura lielumiem ir tieši šī cilvēku iekļautība. Ja? Noteiktā struktūrā, noteiktā politiskā režīmā. Ja? Trešām kārtām tas ir jautājums par to, vai konkrētajā režīmā pastāv opozīcija. Kaut kas tāds kā opozīcija kaut kādā līmenī pastāv vienmēr, bet vai šajā režīmā pastāv kaut kāda atklāta konkurence par politisko varu, proti tas, ka tur ir viens tāds, kurš ir pie varas, ja, viena partija vai viens līderis, un viņam līdzās pastāv citi, kas saka, es arī tur gribētu būt, es tagad tikai mēģināšu kaut kādā veidā nokļūt tajā pozīcijā, kurā atrodas šobrīd kāds cits. Citiem cikot, politiskā opozīcija, vai tā konkrētajā režīmā ir pieņemta vai nav pieņemta. Mēs zinām, ka demokrātijā pastāv politiskā opozīcija ļoti legālā un tiesiski aizsargātā veidā. Ja? Vakar ļoti daudziem varbūt patīk, ļoti daudziem nepatīk Saskaņas centra rīkotais mītiņš Doma laukumā pret Citadeles privatizāciju. Bet, lai kā tas arī nebūtu, ir skaidrs, ka Saskaņas centram, kā vienai parlamentārai partijai un kā vienkārši Latvijas pilsoņiem, ir iespēja šādā te veidā atklāti pilsētas galvenajā laukumā. Ir Doma laukums galvenais Rīgas laukums? Ko? Labi, jums nav nekāda viedokļa par to. Vai. Doma laukums ir laikam pilsētas galvenais laukums. Pilsētas galvenā laukumā ir
iespēja paust valdībai pretējus uzskatus. Ja? Mēs vienkārši savācamies, uzstādām tur savu mazu estrādīti, izvelkam sarkanas karogus un, kā saka, uz priekšu. Ja? Sakam, ka šitā valdība nekur neder un tā tālāk un tā tālāk. Kā mēs zinām, daudzos režīmos nekas tāds nav iespējams. Vesela virkne ar politiskiem režīmiem nepieļauj šādu opozīciju un cilvēki par šādām te izrīcībām gluži vienkārši varētu tikt ļoti smagi sodīti. Demokrātijas ir viens no tiem režīmiem, kuros ļaudis ir iemācījušies sadzīvot ar opozīciju, un opozīcija ir oficiāli aizsargāta. Ja? Viņiem ir tiesības teikt, piedāvāt savu alternatīvu redzējumu tam, kas notiek valstī, un savā ziņā pretendēt uz to, ka viņi kādreiz varētu ieņemt pašreiz valdošo vietu. Tas gan nenozīmē, ka tikai demokrātijās būtu iespējama oficiāli atzīta opozīcija. Mēs zinām, ka oficiāli atzīta opozīcija ir iespējama arī citās iekārtās. Vēl jau vairāk ir to režīmu, kuros ir iespējama oficiāli neatzīta opozīcija. Piemēram, mēs zinām, ka tas cilvēks, kurš ir lielā mērā ietekmējis un izveidojis starpkara Latvijas valstiskumu, proti mūsu mīļotais diktators Kārlis Ulmans. Ja? 1934. gadā izdara valsts apvērsumu un aiztaisa ciet demokrātisku režīmu un tā tālāk. Viņš arī aizklapē veselu virkni ar avīzēm, sasēdina Bariņu ar politiķiem Liepājas nometnē. Ļoti lielu daudzumu no ierēģiem un Bariņu tam līdzīgi ļaužu atlaiž no darba, bet neraugoties uz to, viņa režīms nekādā gadījumā nebūtu uzlūkojams kā totalitārs, tāpēc, ka arī Ulmanim viņa laikā bija kaut kas tāds kā opozīcija. Līdz ar to tad tas stāsts par politiskā režīma būtisks komponenti ir tieši šī opozīcijas pastāvēšana vai nepastāvēšana. Un ceturtām kārtām vardarbības loma konkrētajā valsts pārvaldē. Mēs zinām, ka vardarbība pat par sevi pieder pie politikas faktiski definīcijas. Ja? Bet dažādi režīmi vardarbību izlieto dažādā mērā. Mēs zinām, ka demokrātiskās valstis it kā cenšas būt nevardarbīgas, bet tas nenozīmē, ka viņām tas ļoti spoži izdodas. Mēs zinām, ka šad un tad rodās dažādi vardarbības perēkļi arī demokrātiskās valstīs, kaut vai tepat Eiropā, kur mēs zinām Grieķija, Lielbritānija, Spānija periodiski nākās ar policiju drusciņu izgaiņāt dažādus opozicionārus un satrakojušos jauniešus. Ja? Latvijā jaunieši un īpaši studenti, kas lielākajā daļā civilizēto rietumu valstu spēlē politiskās opozīcijas lomu, ne uz ko tādu laikam nav spējīgi, bet ir skaidrs, ka arī demokrātiskajās rietumu valstī reizēm nākās izmantot vardarbību pret saviem pilsoņiem. Bet tas, protams, nav salīdzināms ar to, kā dažos nedemokrātiskos režīmos valsts izmanto vardarbību pret pilsoņiem. Ja? Līdz pat tādiem galējām vardarbības formām, kādu mēs tradicionāli saistam ar dažādiem totalitāriem režīmiem, kur tieši vardarbība un bailes no vardarbības ir patiesībā fundamentāls režīma leģitimitātes pamats. Tad, lūk, šis ir tas stāsts, par ko mēs runāsim šodien krietni daudz un izvērsti, bet viena no lietām, ko es uzreiz gribu pateikt, ir tas, ka politikas zinātnē nav kaut kādas tādas viennozīmīgas politisko režīmu klasifikācijas. Pasaulē politiskā dzīve, kā mēs to zinām, attīstās. Un parādās tādi vēsturiski radušies politiskie režīmi, kur iepriekšējās klasifikācijās nav aprakstīti. Šī, kuru es jums pastāstīšu, kas tāds ir un ko tas nozīmē, ir tā Huana Linca un Alfreda Stepana izstrādātā politisko režīmu klasifikācija, kur tiek politikas zinātnē uzskatīta par tādu visklasiskāko. Lai gan jūs pamanīsiet, ka šī klasifikācija arī ir sava laika bērns, tajā ziņā, ka tā ir tapusi 80. un 90. gados, un daudz kas iespējams šajā
klasifikācijā neatbilst mūsdienu reālijām. Nu, piemēram, tādu fenomenu kā mūsu lielā kaimiņu valsts Krievija. Šīs klasifikācijas ietvaros ir salīdzinoši grūti aprakstīt. Vēl atsevišķi citi režīmi ir, diezgan grūti ievietojami, bet tie ir tie, pamat 5 veidi, par kuriem mēs runājam politikas zinātnē, kā par nozīmīgākajiem politiskajiem režīmiem. Ja? Tas ir proti augšējā tajā sleju rindā, ja? Demokrātija, autoritārais režīms, totalitārais režīms, posttotalitārais un sultānistiskais režīms. Ja? Tā ir tā klasifikācija, kas ir mums jāaplūko šodien, jo tā ir klasiska. Savukārt tie parametri, pēc kuriem šie režīmu veidi tiks aplūkoti, savukārt ir slejās, ja? Respektīvi nevis kolonnās, bet horizontāli. Tas ir pirmkārt politiskais plurālisms. Kas ir politiskais plurālisms? Vai šajā valstī pastāv kaut kādas alternatīvas pastāvošajai varai? Tas ir tas stāsts, ko es jums stāstīju par to opozīcijas pastāvēšanu. Ja? Proti, vai pastāv kaut kādas alternatīvas, vai arī pastāvošā vara ir faktiski izdzēsusi no apkārtējās politiskās telpas visus pārējos piedāvājumus. Ja? Tas ir politiskā plurālisma jautājums. Otrām kārtām tas ir arī sociālais un ekonomiskais plurālisms. Ko tas tagad nozīmē? Tagad jāsaprot, ka politiskais plurālisms un sociālais un ekonomiskais plurālisms ir divas dažādas lietas. Sociālais un ekonomiskais plurālisms. Kas ir plurālisms? Ko tas nozīmē? Ko? Daudzveidība, ka arī nevis viens, ja, bet ir daudzi. Ja. Politiskais plurālisms ir tieši tāpēc ir tas, ka, ir nevis tikai viens tas, kas ir pie varas, bet gan, ka ir vēl kaut kas, ja, respektīvi, ka ir vairāki, ja, dažādi. Ja, vēlreiz, ja jums kaut kas nav skaidrs no tā, lūdzu pārvaicājiet man, es par to tikai priecāšos. Kā saka, kauns nav nezināt, kauns ir izlikties par gudrāku un beigās nekā nesaprast. Ja. Tad, lūk, kas ir sociālais un ekonomiskais plurālisms? Sociālais un ekonomiskais plurālisms ir jautājums par to, vai attiecīgajā valstī visa ekonomiskā un sociālā, piemēram, arī kultūras ietekme ir sakoncentrēta vienās rokās, proti valsts aparātā. Ja? Vai arī konkrētajā valstī pastāv no valsts neatkarīgi sociālās un ekonomiskās ietekmes centri. Ja? Un es pastāstīšu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē gluži vienkārši to, ka tā pavisam vienkārši runājot, vai visa ekonomiskā ietekme ir pakārtot tikai valstī, tajā ziņā, ka valstī pieder viss un neviens neko nevar bez valsts ziņas darīt. Ja? Tā kā PSRS jūs iespējams neatceraties, un tā ir varbūt jūsu, vēsturiskā laime, ja? Kā tas bija, bet PSRS nebija tādas iespējas cilvēkiem taisīt savus uzņēmumus un kaut kādā ziņā patstāvīgi, neatkarīgi no valsts kļūt bagātiem. Ja? Tas nozīmē, ka šajā valstī nebija ekonomiskā plurālisma. Ja? Mūsdienu demokrātijas turpretī ir valstis ar diezgan augstu ekonomiskā plurālisma līmeni, kā mēs to redzam, jebkurā valstī, tā skaitā arī Latvijā, ja, ir ļaudis, kas ietekmē politiku. Un politikas ietekmēšanai ir nepieciešams zinām resursi. Teiksim, naudu. Ja? Lai jūs varētu noziedot savai mīļotajai partijai uz vēlēšanām, kad viņai tagad grūti iet 18,000 eiro. Vai ne? Kāpēc, lai jūs to nedarītu? Ja? Tas nozīmē to, ka valstīs, kurās ir šis ekonomiskais un sociālais plurālisms, ja? Tur pastāv no valsts varas neatkarīgi spēlētāji, ja? Kuri var ietekmēt politiskos lēmumus. Turpretī valstīs, kurās šī sociālā un ekonomiskā plurālisma nav, iedomājieties, piemēram, to pašu Padomju Savienību vai to pašu Ziemeļkoreju, ja, vai kaut ko tam līdzīgu.
Tur jūs varat burvīgi pārliecināties, ka nekādas alternatīvas ietekmēt politiku nevienam nav. Visa vara pieder vienam, proti tam, kas ir vienots ar valsti. Ja? Kāpēc tas ir nozīmīgi? Ir skaidrs, ka tāds režīms, kurš kaut varbūt arī ir nedemokrātisks, bet kurā pastāv šāds sociālais un ekonomiskais plurālisms, ir, protams, brīvāks. Tajā ziņā, ka tur cilvēkiem ir iespējas, piemēram, pelnīt naudu, kļūt bagātiem, neatkarīgi no valsts ietekmes, ja? Vai nodarboties, piemēram, ar kultūras jaunradi, ja? Kas ir arī viens no šādiem plurālismu indikatoriem. Mēs zinām, ka ir vesela virkne ar valstīm, kuras ir nedemokrātiskas, bet kurās visa kulturālā ietekme, piemēram, mēdī, piemēram, tāpat garīgā dzīve vai zinātniskā daļrada, kurā tas viss nav sakoncentrēts valsts rokās, bet kurās pastāv dažādi alternatīvi ietekmes centri. Ja? Tieši tādā veidā, kā piemēram šis kultūras plurālisms, piemēram, Latvijā un visā PSRS parādījās 80. gadu otrajā pusē, ja, kad no šīs oficiāli pastāvošās PSRS varas vertikālas, kur tiešā veidā kontrolē komunistiskā partija, kā jūs to burvīgi zinat un esat mācījušies skolās, pakāpeniski atdalījās dažādas alternatīvas kultūras institūcijas, vīdes aizsardzības grupas, Helsinki 86, Tautas fronte, Rēriha biedrība un tā tālāk, un Nacionālās kultūras biedrības un tā tālāk. Tas lūk nozīmē to, ka sabiedrībā veidojas šāds sociālais plurālisms. Ja? Ir skaidrs, vai nav kaut kādi, vai man tomēr varbūt vajadzētu kaut ko paskaidrot, ko īsti nozīmē, kas ir par atšķirības starp politisko plurālismu un sociālo un ekonomisko plurālismu. Ko? Ir skaidrs? Nesmaidiet, sakiet jā vai nē. Man tiešām tie smaidi, ticiet man, es savādākā veidā apmierinu savu